te Latvijas Republikas komentātors Lauris Nikolājevs ar pseidonīmu DVDR Laurencio. Šodienas tēma māceklis, un es speciāli aizbraucu pie sava tēta un uzzināju, kāda ir nepieciešama īpašība. Īpašība saucās racionalizācija. Jo tagad jau pulkstens ir 6:06, kā jau sešiniekam pienākas, jo es esmu 06:07:77. Es neko nevaru izdarīt, ka tā tas ir. Tas ir. Un es gatavojos vispār jau no 3:30 gatavojos. Tas tā. Un es meklēju, es jau kā teicu, runāšu tik ilgi, komentātors komentēs, tik ilgi, kamēr atradīs mācekli ar īpašību racionalizācija. Tagad runāšu vienkārši tālāk, jo kompis uzķerās, tāpat kā man saruna par naudu, man uzķerās uzreiz, uzķerās. Tā kā telefons uzķerās, tā man uzķerās. Un tā arī šito vārdu uzķerās. Smiekli nāk. Visur salikšu šito kanālu, jo viņš ir ļoti nopietns kanāls. Var tā, iesākšu atkāpi no tēmas, es uzprasīju bērniem, ko tas nozīmē, vai angļu valodā, vai krievu, vai latviešu. Vārds tāds ir, točna ir, jo es šodien parunāju mazliet ar mākslīgo intelektu. Protams, ka viņš kā vienmēr latviešu valodā mani nesaprot. Un droši vien kaut kas ar manīm nav kārtībā. Ko viņš tik arābu neraksta un franču un itāļu vēl kaut ko. Kā sāku krieviski normāli runāt? Racionalizācija. Racionalizācija vai racionalizācija. Man jau liekas diezgan līdzīgi, zini. Arī, tad viņš angliski arī raksta kaut ko. Un, ko es tur komentēšu, ķipā, pameklējiet, ko tas nozīmē, padomājiet, vai jums tas ir. Man ir nepieciešams māceklis ar īpašību racionalizācija. Tas arī ir tas. Ja kaut ko par to jau zini, tas jau ir tas, kad jau kaut kas tāds arī ir. Saprotat? Tas ļoti vienkārši. Es vienkārši domāju, ka tā īpašība ir, visu kaut ko, es jau zinu, kā jau komentātors, es varu komentēt. Jo saprot, nevar jau neko pakomentēt, jo katram cilvēkam ir jākomentē savādāk. Es esmu pats manipulators esmu. Es uzreiz redzu, tāpēc, ka man piemīt īpašība racionalizācija. Manam tētim tāda ir. Izstāstīšu tādiem vārdiem, kā viņš man pastāstīja. Veci cilvēki sapratīs. Jauni jau nesapratīs. Jo atkāpi no tēmas, tas tā ir uztaisīts, tagadējā demokrātija tā ir uztaisīta, ir vajadzīgs kaut kāds krīzes menedžeris, kaut kāds tur reklāmas aģentūrs, kaut kāds, es nezinu, kādi tik tie amati nav. Es saku, agrāk viens kalējs taisīja zobus, kalējs. Tagad, es taču nestāstīšu, kādi 30 ir tik 30. Es nerunāju pa visu galvu, cik jau dakteri, kādi 70. Bet ir vajadzīga īpašība, racionalizācija. Viss. Ja tāda piemīt, tad atkāpi, tad viss beidz mūbēt, komentātors. Racionalizācija tas ir tā, kad bija okupanti, tie okupanti, kad bija, viņi pie varas, kad bija speciāli izdalītas prēmijas, racionalizācija, kas bija racionalizēti cilvēki, ar tādu īpašību racionalizācija. Tas nozīmē to, ka, piemēram, agrākos laikos jau tā tehnika, vai, piemēram, tās mantas, tās sliktās mantas, kādas, viņas bija, tādas viņas bija tajā veikalā, tādas viņas bija.
Protams, kad strādāja arī zinātnieki pie tā visa, un skolās mācījās, un visu kaut ko, bet, protams, kad bija visādi plāni, bija, un kaut kas jāražo bija, un viss kaut kas bija, bet racionalizācija nozīmē, ka vai nu tas notiek kara apstākļos, stipri redzams ir, par ko visi smējās. Vai nu tas bija redzams uz lauka, piemēram, viņš dabūjis kaut kādu zināmu tehnikas vienību un kaut ko no citas tehnikas vienības, kaut ko pats piemetinājis, kaut ko piemēstarojis, bet rezultātā ir labāk nekā rūpnīcas variants. Protams, ka tagad, ko tu izgudrosi, es jau arī, tāpēc jau man bišķi šī brīdis aizkrita. Es gribēju mikroshēmas un vadus pielāgot, visu kaut kam zinu, bet man jau teica, ne, katra mikroshēma ir domāta tam un tam, piemēram, vārtiem ir domāta tāda mikroshēma mufelim, tāda mikroshēma motoram tāda. Es domāju, zinu, viņas jau pēc skata visas vienādas, man vēl tagad ir zinu, un es domāju, ka, zinu, viņas var tur kaut kāds vadus, tur kaut ko pamērīt, un sataisīt. Es jau to nezināju, kad es vienkārši, tāpēc, ka man piemīt tā īpašība racionalizācija. Un man tas ir, kāpēc es varu būt kā pasniedzējs. Līdz ar to, ka man ir īpašība racionalizācija, man visu laiku tajos zobos gribās kaut ko eksperimentēt. Nu, viss kaut ko man gribas eksperimentēt un, zin, kaut kā izgudrot kaut ko labāku, nekā jau ir izgudrots. Zin, sāku ar darba galdiem. Sāku vispār ar tiem vaska karsējumiem instrumentiem, tāda ar darba galdiem, atsūcējiem, smilšu strūklām, metāliem ar visām keramikām. Un, zini, ja es esmu racionalizators, es aizbraucu uz kursiem, man vismaz ir jautājumi, jo man tas ir gadījies, kaut kas ir dzīvē gadījies, jo es mēģinu kaut ko racionalizēt, un no racionalizācijas kaut kas visādi gadījumi izveidojas. Labāki, sliktāki, dažādi, tas ir dažādi gadījumi. Nav jau tā, ka racionalizators kaut ko izdara un uzreiz ir labāk nekā 1000 zinātnieki ir izgudrojuši, bet gadās, reizēm gadās, un tā ir tāda īpašība, jo tikai negadās, kas neko, kas visu zina, viņš aizbrauc uz kursiem, piemēram, labi, spilgtāks piemērs, izmācās pa zobu tehniķi un pārdot saldējumu, viss. Izmācās pa zobu dakteri, tirgo zāles. Viss. Man jau nevajag, zini, tādu, es taču tādus nemācīšu, kas nestrādās šī profesijā. Nu, man pirmkārt tas nav, jo ir jau, nav jau arī, zini, darbiņš ir pamācīt arī. Nu, nav jau tā, ka es viņu pametu to cilvēku, ķipa tā kā skolā, nu, piemēram, pusgadu vispār, nu, piemēram, liek ģipsi griezt ar nazi, un es nezinu, ko tur vēl lika pīpē, visu laiku liek ģipsi uz kavu loka pusgadu. Nu, nezinu, lai viņi tur loka un turpina locīt. Ķipā, saproti, un ir, nu, tas, zinu, jau riņķīts iet uz beigām. Tas diploms. Protams, es pats izrakstīšu diplomu. Ķipā. Un vēl, ja kāds pie manīm ļoti labi strādās, nav jau tas tirgus tik liels, pārvilinās, ja es maksāšu sliktāk. Protams, ka konkurence pārvilinās labo cilvēku pie sevīm. Nu, varbūt, es nezinu, Maksimā vai Lidlā tur nepārvilina, ķipā, bet es uzskatu, jebkurā vietā, it sevišķi zobu tehnikā, ja kaut kur maksā labāk un jāstrādā ir mazāk, viņš aiziet uz citu vietu strādāt. Tā tas ir, nav tā, kad ir kaut kādi, nu, protams, ko tik nemēģina, zin, samaksā kursus, kaut kādus privātus līgumus, taisa, zin, ka parādā ir, ko tik nedara. Bet visi pilnīgi meklē, racionalizāciju meklē, saproti? Un life hacks man, personīgi man, es 25 gadi tajā biznesā, nekad dzīvē neviens nav uzprasījis, vai es skolā esmu gājis. Nekad neviens man. Tad es esmu dakteriem runājis, vai kādam ir uzprasīts. Nu, zinu, gadās reizēm, psihopāts gadās, un, zinu, aiziet tur, ir vienreiz ir uzprasīts pa 20 gadiem, vai, kaut kādu tur certifikātu, vai kaut ko vēl, kaut ko. Viss tur notiek, es visu to zinu, to virtuvi, visu zinu, ķīpā, zinu. Man tiešām piedāvā darbus, man nav kas taisa viņus, saproti. Un es sāku ar to, kad pazvanīju pasniedzējiem direktoram, ieliku reklāmu, visi tā dara, bet es vienkārši izgudroju, jo es taču esmu racionalizators. Es izgudroju, jo es vienmēr gribēju būt pasniedzējs, bet es sapratu, es taču nemācīšu skolā lohus.
ķipa normāli, un es vēl ir ēnkurs būs, ka es ielikšu pie mācekļiem SSā. Tur man